Sveiki! Šodien ir īpaša diena, jo ir pēdējā šī mācību gada epizode. Pēc skaita tā ir 20. un šodienas viesi esam mēs. Un kas šodien būs īpašs, būs nedaudz savādāks formāts. Tas būs vairāk kā jubilī. Jūs esat redzējis mūsu kolēģis Rebekas darinātos darbus, un tas, mums uzdos jautājumus, un mēs centīsimies uz viņiem atbildēt. Jā. Tā kā esam ļoti excited. Okay. Ja varētu atgriezties vienā dienā. Es noteikti... Ok, saki tu. Okay. Ja godīgi... Bet tā ir tā kā skolas ikdienas diena, ja? Jā. Okay. Ja tā ir ikdienas diena, tad noteikti, man liekas, es gribētu sporta dienas apakaļ. Tad, kad mēs visi tā kā skrienam tajās stafetēs, bet nevis tagad 12. klasē, bet mazajās klasītēs, ka mēs visi tā kā, ka mums bija tiešām tās interesantās stafetes. Man liekas, tās bija tik labas dienas. Tas bija tik ļoti labi. Zini, es saprotu to, ka es gribētu vēlreiz piedzīvot to reizi. Te kaut kas ir slapjš. Jo viņi ir leģendāri ar to, ka, zinat, ir tas TikTok trends arī, kad tu randomly atceries, kā tavs draugs nokrīt pa skolas kāpnēm. Tā šoreiz bija Tīna, manā ietekmē. Un, My bad. Tas bija tas periods, kad mēs diezgan bieži jokojāmies tā kā savā starpā, grodām viens otru un ķirdzām, jo viens uztver to dramatiskāk nekā tas ir, un tad tu tā kā nevari nesmieties. Tāpēc es domāju, ka tādi momenti, kur mēs smejamies līdz apšurāšanām, tad tas ir mans. Es laikam gribētu kaut ko tādu nostalģiskāku. Es nezinu, vai tā ir diena. Vai tā ir tā kā nedēļa, kur mēs gatavojāmies žetonu vakaram, jo man patika, cik ļoti mēs kā klase bijām kopā, un bija tā kā smieklīgi, tu tur skaties, kā viņi tur rāda priekšnesumus, tu pats rādi, tad tu tur komunicē ar draugiem, runā, ko varētu labāk, ko varētu noņemt un tā. Un tad tu vienkārši pašā tajā vakarā, kad ir žetonu vakars, tu redzi to kopīgo tēlu, kad visi tur smuki apģērbušies savos tērpos. Pēc tam jūs savā starpā svinēt. Un tad vienkārši tik tā kā jauki atcerēties, un es labprāt vēlreiz, jo man tiešām patika, kā mēs tā kā kopistiski bijām un visi. Man vienkārši ļoti patika tas, kā mēs ļoti tā, vienoties. Mēs bijām tā kā ļoti saliedēti. Man ļoti patika tas, ka mēs bijām ļoti saliedēti. Un tieši kulisēs, kad mēs tur smējamies, tur kaut kas nesanāk, tur mūzika aiziet un ne tā, un tu vienkārši... Es aizkarus atveru, ne tā, kad vajag. Aizkarus atveru, un vienkārši tas, tā kā, tieši tas dzīvībums, tas darbīgums aizkulisēs, man liekas, tā bija labākā dienas daļa. Jo man tik smieklīgi liekas, jo tur žetonu vakarā ir tā kā skatuve, tad daļa klases ir vienā pusē, daļa klases ir otrā pusē, un tad Tīnas, mums bija tā kā sadalīta grupiņas, un tad Tīnas grupiņai bija tāds 2-3 metru limuzīns uztaisīts no kartona. Un kā mēs viņu tur turējām, lai viņš tur nesaplīst, nesamīcās, nenokrīt. Tad mēs visas meitenes tur papēžos stāv pa tām trepēm sprintu apkārt, jo tur vajadzēja no vienas puses uz otru, sprintoja apkārt visam pa trepēm, tur tikt uz otru galu. Vienkārši ļoti tā kā jautri un tā patiesi bija. Es piekrītu. Tas man patika. Man ļoti patika. Jā, ja no tāda pasākuma viedokļa, tad žetonu vakars ir viens no maniem mīļākajiem. Bet, ja vajag vienkārši parastu dienu, kā jau mēs visur sakam to, kad mūsu mīļākās stundas bija latviešu valodas stundas pēc skolas sarmītes kopā ar visu klasi. Es laikam gribētu vienkārši dienu, kur mums ir vienkārši visas stundas pie sarmītes. Vienkārši latviešu valoda, jā. Literatūras, klases stundas, pusdienas, es nezinu visu. Tāpēc, ka tās bija stundas, kad mēs tiešām visi tā kā bijām vienoti. Tur no jokiem līdz mācīšanām, tad ir tad asarām, un tad smiekliem, un tad dusmām, un tad viss vienkārši. Mēs esam tā kā tāds viens seriāls. Tas viss notiek latviešu valodas stundās. Jā, ar skolotāju sarmīti. Jā. Tā kā jā. Es drīzāk teiktu, kurš skolotājs neietekmēja, jo ar ko es esmu ļoti pateicīga šai skolai ir fakts, ka kolektīvs skolotāji, klases biedri ir bijuši tik atvērti, tik zinību pilni un devīgi. No tāda viedokļa es tiešām šeit jūtos kā tādās otrajās mājās, jo skolotāji ir kā tāda
tā ģimenes sajūta. Protams, ka vienmēr būs skolotāji, ar kuriem tās attiecības nebūs tik labas, bet sākot no Sarmītas Kukles, Jāņa Vilkauša, Gata Maķevica, Linčs Baltmanes, Ingas Ezers. Nu, man ir bail neuzskaitīt cilvēkus. Kristaps Korņējevs, Jurģis, Ilze Popesko. Nu, es varētu saukt. Es domāju, ka jūs varat vienkārši papildināt to sarakstu, jo es tiešām gribu, lai Tīna pasaka, jo man ir savs, tā kā... Piedodiet visi skolotāji, bet man ir savi mīļākie, un tas ir katram. Man liekas, katram cilvēkam ir kāds mīļākais skolotājs, pie kā jūs gribētu vienmēr pieiet un parunāt. Tas ir pilnībā normāli, kad nav tā, ka visi ir. Un es to atzīstu, un es pateikšu, kuri bija mani mīļākie, pie kuriem es tiešām gribētu vēlreiz pieiet, parunāt un vienkārši tiešām atgriezties pie viņiem stundās. Man viena no tiem būtu tā kā Dina Švīpiņa noteikti. Dina Švīpiņa, viņa ir vienkārši saules stariņš, un man ir liels prieks, ka es varēju pie viņas mācīties, un jā, tiešām, es joprojām zinu, Kallai Vajoja, bet tomēr tāds tur pretī Dina zina. Tad man ļoti patika arī stundas pie Sarmītas Kuklas. Tā kā, loģiski tas ir tāpēc, ka viņa ir mana klases audzinātāja, bet arī tāpēc, ka viņai arī tā enerģija un tas harizma vispār. Patiesums. Tas ir tik ļoti neaprakstāmas īpašības, ko cilvēks reāli var sev iegūt, ka man tiešām, es tiešām novērtēju to, ka viņa bija mana klases audzinātāja, ir vēl joprojām, un ka es varēju pie viņas mācīties. Noteikti vēl viens būtu Modris Šāvējs. Viņš ir pirmais cilvēks, kas tiešām man ieinteresēja fizikā, un tas, ka es tiešām pie viņa sapratu, man patika tas, labi, varbūt es nezinu, tur mani rezultāti varbūt nebija tie labākie, bet vienkārši tas fakts, ka tu aizej uz stundu un tu jūties gaidīts, un tu jūties tiešām saprasts, uzklausīts, un ka tu vari vienkārši būt un vienkārši būt. Un nejusties par to, ka tu neiederties vai iederties. Man vienkārši ļoti patika, ka es jutos ļoti iekļauta pie viņas stundās. Un vēl, protams, arī stundas pie Jāņa Silova. Man ļoti patika. Man liekas, tas ir labākās stundas, kur mēs tiešām, man liekas, ka mēs arī ļoti tā vienojāmies viņās. Tāpēc, es teiktu, ja iet par tādu iespēju, un arī tas, ka viņš ir mūsu pulciņa Deep Talks vadītājs, un tas, cik viņš ir atvērts jaunām idejām. Es nekad nebūtu domājis, ka es būšu pulciņā pie skolotāja Jāņa. Un ka mēs brauksim kopā ar viņu mašīnā. Viņš reāli, viņš mums māca kopš 8. klases. Jā. Manas emocijas visus šos 8 gadus, kāda es jūtos, ka viņš man heitu. Ja tā var teikt. Teic, ka viņam vienmēr tāds miers, nedrīkst runāt pārsvarināšu negatīvu piezīmi, Jā. Labi, vēl es tā ātri saīsināšu. Vēl man ļoti patika pie Alises Šitenes mācīties matemātiku šogad. Tiešām atvērās man kaut kāda jauna čakra matemātikā. Ļoti patika mācīties. Arī pie Annijas Pearson man ļoti patika. Ej tu nos, cik tur bija forši. Man baigi patika tas, labi, varbūt tas izklausīsies tā, nogalināt kaķēnus. Tie, kas zin, tie zin. Bet... Jā, un kas vēl tāds, man arī bišķiņ bailē nosaukt. Man pat ļoti patika Inga Ezera. Inga Ezera man arī ļoti šogad, pagājuši gadu arī palīdzēja un atvēra čakru angļu valodā, man liekas, tas arī bija ļoti labi. Bet tas, ko es vairāk šogad teiktu, ka es novērtēju, ir arī tas nevis skolotāju pulks, bet vadības pulks. Jo mēs tik ļoti iesaistīti tajā skolotājs Sergejs Agnija Ņikonova. Tā kā tur, teiksim tā, pat skolas vadība ir kaut kas fantastisks. Jā. Es varu tagad... Lūdzu. Man ir tā, es uzskatu, ka vidusskolā tu neesi līdz galam jau tā kā kāds tu esi, bet tā kā tu jau esi pārsvarā ar saviem uzskatiem, ar savām vērtībām un tā. Un, manuprāt, visvairāk ietekmē tevi skolotāji, kur tu tagad esi, tie, kas tev bijuši sākuma skolā un pamatskolā. Tas man skolotājs Gatis bija. Skolotājs Jānis ļoti man atklāja manu īsto, tā kā, kad es varu pateikt, ko es gribu un ko es tā kā uzskatu par patiesu, un ka tu man nevarēsi iestāstīt kaut ko citu, savu īpašību tādu. Skolotāja Inga Ezera ļoti man palīdzēja, vienkārši parādīja tā kā
kā būt skolotājam un tādam tā kā psihologam. Tā kā, ka tu vari pastāstīt skolotājam kaut ko, un viņi tev atbalstīs par jebkādu tēmu. Bet tie būtu tādi cilvēki, kas man palīdzēja nonākt, kur es esmu tagad. Skolotājs Gatis, klases skolotājs, Švīpiņa skolotāja. Bet skolotāji, kas vidusskolā man vienkārši palīdzēja novērtēt vienkārši visu, kas man ir apkārt. Ir skolotāji, kā jau mēs visu laiku sakam, skolotājs Sarmīta man ļoti, Liena Baltman man arī ļoti palīdzēja. Skolotājs Vilkaušs, protams. Vilkaušs, jā. Vienkārši parādīja, kā skolā arī būt kaut kam pozitīvam, jaukam, vienkārši bez nekādiem sliktiem. Stundas man likās kā tāda forša. Es atvainojos, bet aizēju pie tēta. Aizēju ar tēta, paskriet pa stadionu. Tādas emocijas man bija. Kā meitenes jau 30 reizes teica, žēl nenosaukt kādu, bet tāda vienkārši dzīve. Ne visi. Kā Magdalēna teica, ir mūsu cilvēki, vai ne? Un katram cilvēkam vienmēr būs kāds. Arī Lakskalns. Lakskalns! Jā! To es nenosaucu, ak Dievs. Man ļoti patika arī viņas. Tas tiešām. Visas stundas ir tā kā fantastiskas un superīgas vienkārši. Ir arī, man liekas, arī atkarīgs no mācību priekšmetu, vai tu interesē vai ne? Jā, tas gan. Labi, bet ar šāvēju tā, ka man, piemēram, nebija tā, ka man baigi interesē, bet skolotājs man lika ieinteresēt. Es domāju, ka fizikā vairāk arī ir tā kā neattiecības ar skolotāju, bet kas tev ir svarīgi. Un kā otrs pasniedz to. Jā. Tā kā visi skolotāji ir superīgi. Vienkārši ir daži, ar ko tu runā, ko tu vari parunāt par dzīvi, un ir daži, ar ko tu tā kā neuzdrīkstēsies. Jā. Paldies visiem! Kāpēc mēs izvēlējāmies? Tas bija tik smieklīgs gadījums, jo es tagad atceros, ka mēs sēžam vēstures stundā. Nē, mēs sēžam vispār angļu valodas stundā. Tīna nebija. Es nebiju, mēs ar Magdalēnu esam vienā angļu valodas grupā, mēs sēžam pie Baltmanes stundā, un Silvers ieskrien viņai kaut ko pateikt, un tad viņš tā pagriež un pieskaties mediju pulciņam, mums trūkst cilvēki, tara. Un es tā kā tāda, es negribu viena, tur tā, un Magdalēna tad, davai piesakamies visas, davai. Tad mēs pieteicāmies un kaut kā. Jā, jo kaut kā tā sanāca. Fun fact about Patrīciju, viņa tā kā vēlas iet uz kaut ko šādu, uz tādu novirzienu kā komunikācija, mēdīji, lai arī ko tev sirds atrast, un es domāju, tajā brīdī es saprotu, ka tā neņemā laba ideja. Tā kā iespēja, ne ideja, bet vienkārši paskatīties, kā ir. Jā. Un tad who would have known? Jā. Bet, manuprāt, tā ir vienkārši ļoti laba iespēja visam. Mēs te satiekam dažādus cilvēkus, iesaistamies skolas dzīvē, to, ko mēs zinām daudz, ko citi nezina. Vienkārši esam skolā, esam kopā ar skolu, skola ir mūsos, un tad mēs vienkārši savā starpā arī tur komunicējam, uzlabojam attiecības. Un tā kā. Jo arī tas, ko mēs iegūstam no tā visa, tās komunikācijas spējas, viss no tādiem IT jautājumiem, kur mums arī palīdz Kristers un Edvards. Viss, kas ir saistīts ar kamerām, lampām, kuras mēs neieslēdzam. Mums visu vienkārši svarīgākais, ko mēs esam ieguvuši no šī pulciņa, ir reāli kontakti, komunikācija, attiecības ar citiem, zināšanas, ko ar viens otrs dalās. Kā Magdalēna teica, mums palīdz puiši ar visām tehnikām, mēs to mācāmies kopā ar viņiem. Mēs jau esam iemācījušās, tā kā, man liekas, pirmais mēnesis bija tāds kritiskais gadījums, bet viņi vienmēr ir mūsu labā roka, un paldies viņiem liels par to, ka Sergejs arī mums palīdz, Agnija skolotāji. Silavs mums palīdz ar visiem telefonu numuriem un visu. Tā kā, ja mēs tev pazvanījām, tu zini, kur mēs dabūjām numuri. Bet viena lieta, ko es gribētu pielikt klāt abām jums, ir tas, ka, man liekas, tieši mēdīju pulciņš, labi, lai arī tas bija tā kā sākumā tāds, es nezinu, vai es gribu iet, un tā bija tik laba pieredze. Un tas, ka tas mums lika vēl vairāk saliedēties, man liekas, 12. klasē īpaši, tas, ka mums katrai ir savs grafiks un sava ikdiena, savs plāns, man liekas, ka tieši pulciņš, ne tikai pulciņš, vienkārši kaut kāda aktivitāte, kas jūs visus tā kā draugus vieno, ir tik ļoti laba iespēja, kā vienkārši nepazaudēt kontaktu un kā palikt reāli kopā. Man liekas, tā bija labākā iespēja, ko es kā cilvēks, man liekas, ka jūs arī esat ieguvuši no mēdīju pulciņa. Es pilnībā piekrītu.
tā kopā būšana, arī ņirkšana par kaut kādiem video vai kaut kāda tēja par cilvēku. Nu, tā kā piedzīvojums. Jā. Man liekas, Tīnai jau ir projekts par komodu. Par ko? Pagad, Rebeku, tas ir pa šeieni? Tas ir jebko video ēka, projekts, ko tu vēlies uztaisīt. Jā, labs jautājums, es nezinu. Es laikam gribētu Rebekas veida tos jubilee video tikai ar tādiem populāriem cilvēkiem. Nopietni populāriem, es tiešām gribētu redzēt šajā kontā nākamreiz cilvēks, kas, jau tiešām zinām kaut kādas jauniešu pazīstami. Mēs jau centāmies tā realistiski, ko mēs dabūtu, bet vienkārši ieteikums nākamajai komandai rakstīt gada sākumā, lai tās slavenības var saplānot savu laiku, un tad jums ir reālāka iespēja, kad jūs viņus varat dabūt. Jo cilvēki atsaucās. Tā tiešām ir. Ir ļoti daudz cilvēki, kas atsaucās. Vienkārši mums fiziski nav laika tik daudziem. No, jā. Tāpēc, tas, ko es gribētu vienkārši redzēt, kā tu teici, jau šeit plašāk zināmus cilvēkus. Un jauniešiem interesantus tādus jubilī, kur viņi var debatēt savā starpā. Zināt, kā politikā, kad pirms vēlēšanām viņi tur stāv ar savu nosaukumu un tur, vai jūsuprāt, tur tas pieder tam, un tad, tas pieder tam. Tā kā tas būtu interesanti. Tas arī, man liekas, saliedētu paši kā skolas vadību un skolotāji savā starpā, piemēram, ja tas būtu viņu pulkā. Jā. Bet es piekrītu, es laikam gribētu redzēt, kā šis podcasts un šī ideja aug un aug. Jā. Un arī nākamos gadus, kad varbūt mūs kādreiz uzaicinās, kad mēs redzēsim to, wow. Jā, ja mums tagad ir tāds, tā nebija. Tagad ir reāli pīk moments, tad varbūt pēc 5 gadiem te būs jau vispār, X faktors. Tā kā mēs gribētu redzēt tos Rebekas veidotos jubilī vairāk. Starp skolotājiem, starp cilvēkiem, skolēniem, vecākiem, ar vecākiem ļoti labi tas būtu. Bet, jo arī jums kā skatītājiem pēc skatījumiem jums ir interesanti to skatīties. Tā kā es gribētu kaut ko tādu vairāk. Es piekrītu. Ja godīgi, es tā domāju par tādiem projektiem. Komoda. Tas tā nav Tīna tāda. būtu mūsu dizainers. Jā, Tīna ir atbildīga par to, kā izstās šī telpa. Protams, es ļoti vēlētos, lai šīs plaukts tiktu aizstāts ar kaut ko tādu cienīgu, normālu, komodveidīgu. Tas bija tāds debate, jūs nevarat iedomāties. Kā mēs depo tur stāvējām. Eitanos. Bet, tas ir tāds hints nākamā gada cilvēkiem. Vienkārši dabūt komodu. Tiem cilvēkiem nedaudz jāuzspiež uz mūsu tādi projekti. Ļoti labs jautājums. Jā, es laikam tev piekritīšu par tiem interesantajiem video, kas būtu tā kā, jo tiešām, man liekas, tas ir interesanti ne tikai pašiem tiem cilvēkiem, kas filmē, bet arī tiem cilvēkiem, kas ir tajā brīdī tur uz vietas, un arī tiem pašiem klausītājiem, kas tā kā redzēs to visu pēc tam. Es noteikti paliktu pie tā, man liekas. Zini, ko es vēl gribētu? Ziņas. Mēs plānojām taisīt to šogad, bet mums kaut kā nesanāca, bet uztaisīt tā kā mēneša, tā kā ir avīzē, tikai kaut kādus īsos rullīšus tur. Ziņas, kaut kā vajadzētu attīstīt, man liekas, to avīzi, lai viņi paliek mūsdienīgāk un varbūt citiem ieinteresējošāk, jo mēs zinām to, ka varbūt papīra formāts lēnām jau iet uz tādu beigu pusi, bet varbūt kaut kā tiešām var to ziņu formātu pārvērst tā, ka tas ir kaut kas. Nē, es domāju, ka avīzē tāpat ir jāpaliek, vienkārši klāt ir jāpapildina. Es saku, tā kā jāmaina formāts, kā viņu prezentē. Man ir ideja. Tā kā tas ir nopietni nākamajiem cilvēkiem, nākamajam gadam. Tā kā, ja jums ir interese, uzklausiet manu domu, varbūt jūs sadzirdēsiet. Doma tāda par tām ziņām un par visu, tā kā par avīzi, par to. Kā būtu, ja, piemēram, skolā pa skaļruni, piemēram, nevis varbūt ne katru dienu, bet, piemēram, katru nedēļu, pirmdienā vai, es nezinu, piekdienā, tiek izskan, nezinu, 5 minūšu garš ieraksts, kas ir vienkārši iet pa skolu, un tādā veidā cilvēki reāli uzzinātu informāciju, ko cilvēki vēlas no mediju pulciņiem pateikt. Tāpēc, kad bieži vien tā avīze, kas ir skolas bibliotēkā, viņa netiek paņemta, tāpēc, ka neviens nelasa tā vairs grāmatu. Visi ir digitālajā plūsmā, visiem patīk telefoni, tur, viss, kas ir loģiski, tāpēc, ka mēs dzīvojam digitālajā laikmetā, bet man vienkārši liekas, cilvēki reāli dzirdētu un uzzinātu informāciju, ja tas būtu tā kā
ja skolēni tiktu informēti un skolotāji pa skolas skaļruņiem, ne tikai tā kā vienkārši kā parastu informāciju. Bet es gribēju pateikt par avīzi, ka viņai ir laba. Tā kā Viņai viņai ir ir laba. labi raksti, bildes, informācija. Tā kā cilvēki nenovērtē to. Jā. Tas ir bēdīgi, jo Tas tur tiešām ir lietas, ko tu nemaz nevarēji zināt, ko tu nemaz nezināji. Tur tiešām ir interesanti raksti un tā kā bildītes. Tur tiešām es iesaku lasīt skolas avīzi, jo viņi tiešām ir interesanti. Jā, es piekrītu. Jā. Mēs varētu paņemt atmiņām, zinu, tā kā laikam Viena avīze, viena nozagt. avīze. Piedodiet. Paņem to, kur mēs bijām. Jā, mēs arī bijām avīzē. Starp citu. Tā ir, ka nelasu un nezinu. Labi, next question. Šim būtu bail pagriezt uz tās skaņa plats nepareizo pogu. Ak, Dievs, jā. Nu labi, man laikam ar kameru es tā kā izslēgt kaut ko tādu, bet man ir jāatcerās, kā uzlikt kaut kādus filtrus un Jā. tādus čibirikus, tad man paliek grūti. Nē, podkāstu ziņā, jā, man grūtais likās tiešām tie filtri atcerēties. Es atceros, un tā kā man vajag pašai. Tad es spiežu es pogu un atceros, bija saprotu, ka vairs poga, nav. bet es neatceros, kurš no visiem. Jā. Tā pults tiešām, liekas, ka ir ienaidnieks. Tā kā tā, kas ir, kur skaņu Es to zinu, visu. kas man ir Tā ienaidnieks. kā Eduards un Kristers, viņi mums stāstīja, un viņi jau tādi profesionāli. Nu, jā, Viņi ir, šitais. Un galvenais, es Tikai zinu galvenais to, nespiežam ka vienu sarkanu ir viena to poga, pogu. ko nevajag aiztikt, tas man mierina par to platu, ka pārējais tā kā. Bet tas, kas man ir, lai mēs iepaustotu YouTube video, mums ir jānoliek no datora, jāielādē uz mūsu diska. Un manā diskā tik gariem video nav vietas. Un man ir dusmas, jo man ir jādzēs viss ārā. Bet, ja man tur kaut ko vajag. Un tad es čakarējos, un es nevaru. Bet lieta, ko es skolā grūti ir iemācīties, ir atrast. Nē, tagad jau es māku, bet ar laiku tu tā kā nesaproti. Atrast, kā pareizi runāt ar katru, jo katram ir sava pieeja un tā kā veids. Un tad es tev varu pajokoties kaut ko tādu ar melno humoru, tu sapratīsi, tu pasmiesies ar mani kopā, bet, ja es pateikšu tev, piemēram, tu nesapratīsi, Jā. tur apvainosies. Katram cilvēkam ir savs, un tas, laikam, tas, ko es skolā iemācījos, kad, ir jācenšas nevis pielāgoties, bet saprast, kā runāt pareizi, jo, Jā, atrast to ceļu. Jā. nevienmēr tev ar to cilvēku, ar ko tu runāsi, jums nevienmēr būs vienādas vērtības un intereses. Jā. Bet arī man liekas, ka atrast pareizos cilvēkus. Tā kā Jā. nevis runāt tieši, runāt var ar visiem. Runāt Bet, vajag tev. vajag tev ar visiem. nesanāk nerunāt. Jā, bet tā kā, piemēram, draudzības ziņā un arī kontaktu ziņā. Atrast pareizos cilvēkus, kuri tiešām redz tevi kā tevi un vēlas, lai tas nav tā, ka tas ir tikai vienpusēji. Atrast tiešām cilvēkus, kuri tevi novērtē tikpat daudz, cik tu viņus. Jā. Pilnībā piekrītu. Labi. Tev nav nekas tāds grūtākais? No skolas. Es jau teicu. Tā plate. Nu jā. Okay. Jā, labi. Pagaid, atrast vēl Nē, kaut mēs ko. runājām par podkāstu un par dzīvi skolā. Dzīvi Tā kā skolā. Magdalēna visu zina. Nu, reizēm varbūt no manas puses, ja mēs runājam par tādu skolu, vienmēr būs prioritātes. Es iesaku vienmēr viņas noskaidrot agri, jo to tu sapratīsi ļoti labi 12. klasē. Bet teikšu tā, nepadoties uz savām iecerēm. Ja tev ir mērķis, tad uz viņu ej, un tad, kad paliek viegli un kad tu paliek labi, teiksim tā, nevis nesaceries, bet turpiniet to ceļu un dari tikpat labi, cik tu darīji. Lūk, Dievs, kā pateicis. Malacis. Kā poets. Tas ļoti labi, jā. Pirmajā skolas Tā dienā. kā To, ka viss pirmajā būs labi. klasē? Jā. Pirmajā klasē, pirmajā skolas dienā. Nē, to, ka viss būs labi, tā kā viss reāli būs labi, tā kā nav ko stresot, vienkārši jābauda dzīve, tāpēc, Tu ka tie pirmajā klasē 12... stresoji? Nē, man bija, jā, tāpēc, Tas bija ka... bēdīgi, es tāpēc, nevaru gulēt jā, arī tas, bet tā bija tā kā liela maiņa, teiksim, tā no bērnu dārza, tā kā skola, tas bija tā kā jau nākamais dzīves posms, un tu tā kā ieej, un tu saproti, ak, Dievs, pirmā klase, un tu tā kā tur redzi jaunus cilvēkus, ja tu tur ieej tur klasēs, un tu saproti, ka tā kā te ir te ir reāla sistēma, ka tas nav tā, ka tu vari tur traļi vaļi, tur skriet apkārt un, nezinu, darīt, ko tu gribi, ja. Bet tā kā es saku, tas, ko es pateiktu, ir tas, ka tā kā tev viss izdosies
Un tas, ka tiešām nav jāuztraucas un ir jāizbauda katrs mirklis, ko tu vari šajā skolā, jo 12 gadi pagāja. Ļoti ātri. 12 gadu drausmas. Nu, man laikam, es neatceros, ka es būtu stresojusi, jo es sāku skolu un man lielie brāļi un māsas mācījās skolā. Tāpēc man bija vairāk, es reāli atceros to dienu, kā es eju. Mums bija 1. septembris ārā, un tad visi stāv tādā pusaplītī. Un tad es gāju pamatskolā sākumā, un tad 9 klasnieki, pirmklasniekus ved pie rokas. Un es atceros, kā es eju, un man ir kauns, jo es redzu brālis, māsu, un viņi par mani tur smējās kaut ko, tur Dievs, viņa sāk skoliņu tik maziņa. Un es atceros, kā es tā kā kautrējos tā, bet es nezinu, ko man pateikt sev 1. klasē. Ka būs forši. Vēlāk nedaudz. Forši palika tiešām, kad es neatceros baigi sākuma skolu. Protams, sākuma skolā mēs visi izbaudām, jo mēs esam maziņi. Pamatskolā, tur tā, bet kad es reāli sāku izbaudīt nākt uz skolu, ir reāli 10. klasē, kad viss likās tā. Tā. Ne viegli, bet tā brīvāk. Bet, jā. Tie pēdējie 3 gadi, kad es laikam... Es nekad neesmu izsījuši, ka es bērndārzā raudēju par to, ka es gribu uz skolu. Un tad es aizgāju uz skolu. Es iepazinu fantastisku draugus. Sapratu to, ka es par maz novērtēju savu bērndārzu. Ja, tā vienmēr ir. Tas ir tāpat, kā tu skolā saki. Tas ir tāpat, kā mēs to apzināmies tagad. Jā. Mēs pabeidzam 12, un mums ir tāds, vai mēs tiešām gribam, lai tas beidzas. It's so insane. Bet es nekad neaizmirsīšu. Man ir brālis, ir gadu un 4 mēnešus vecāks, un viņš gāja 2 klases augšu. Tad, ja es gāju 1, viņš jau gāja 3. Es atceros, kā viņš mācās, un man pat tikai būs skola, un es gultā jau apgulusies, eju gulēt, un smējos, viens tur ir mājas darbi vai kaut ko. Un viņš vienmēr teica, Magdalēna, es pabeigšu 2 gadus ātrāk. Un man kā bērnam ir tāds, mazais smirdo. Nē, bet tagad es laikam saprotu, ka man ļoti patika. Kā tu saki, tīpaši vidusskola, pamatskola arī bija jau tāda jauna abece. Bet es nekad neaizmirsīšu šo laiku. Jā. Nekad. Jūs varat teikt, ka jūs bijāt tā kā problemātiski? Es biju ļoti... Sākuma skolā, zini, ka tev tur jāmācās mājas darbi. Es biju diezgan sarkana dienas grāmata, bet tikai tāpēc, ka man bija jautri. Man bija jautri ar klasbiedriem. Es biju tā, kas ļoti bieži smējās un bauda, bet, protams, ka mēs darījām un visu. Tu sāc tāds nopietnās, tu sāc palikt, man liekas, vienu periodu, kad vajag, tas ir 8. 9. klase, tev arī bišķiņ jāsņemās uz eksāmeniem, un tad 11. 12. bet 11. 12. tu jau esi tāds chill, jo tu zini, kāds notiek. Tāpēc es teiktu, ka most serious time man bija 9. klase. 9. klases gads, tāpēc, ka tad tu saproti, ka tev vajag, I need to concentrate. Tu tīni? Man bija tā, skatieties, man bija ļoti grūti pielāgoties no bērndārza uz skolas, tā kā, tas vispār tā pārēja kā tāda. Man bija grūti. Man pietrūka pusdienas laiks, vēl joprojām pietrūks, tas eju mājās, un man tāpat vajag. Bet, kā cilvēks, piedodiet, pirmais bērns, vai ne? Es esmu pirmais bērns, es esmu vecākā. Man liekas, ja tu esi pirmais bērns, tad tu gribi vai negribi, tu būsi vairāk nepaklausīgs, bet tāds vairāk piezemētāks. Tāpēc, ka tu esi pieradis pie tā, ka uz tevi paļaujās, un tu zini, ka tu esi vecākais, un ka tev ir jārāda piemērs tam mazajam. Tā kā, un vienkārši... Labi, es neteikšu, es arī atzīšu to, labi, man nebija, varbūt man tur sarkanā dienas grāmata vai tur kā, vienkārši emocionāli man bija vienkārši grūtāk pāriet uz to skolas periodu kā tādu. Es saku, man vienkārši pietrūka tās pauzes, man pietrūka vienkārši tas laiks ārā. Jā. Es teiktu, ka es biju vispār chill. Tā kā man ir lielais brālis gadu vecāks, un kuram ir tā sarkanā dienas grāmata. Labi, nebija, man ir tik sarkanā. Jā. Es tā kā neteiktu, ka es esmu tāda paraugbērns, bet sākuma skolā maniem vecākiem bija ļoti viegli ar mani. Vienmēr ir bijis viegli ar mani. Bija ļoti viegli. Jo es tā kā pat pa sev varu visu izdarīt. Jā. Man nav problēma. Man vienkārši ļoti patīk skatīties no malas, kā ir citiem bērniem, tā kā ģimenē, un kā citiem bērniem skolā, ja tu novēro, kādi viņi ir. Man vismīļākie ir tie, kuri ir nepaklausīgie bērni. Man ļoti patīk skatīties, jo būs, tā kā viņi izaug
nevar teikt normāli, bet viņi tā kā ir normāli. Un tad, tā kā, man patīk vienkārši redzēt to izaugsmi. Jā, jo tas arī ir tik smieklīgi. Mēs pieredzējām dienas grāmatas, vairs tādu nav. Un arī tagad pirmklasnieki, kas ir, es skatos arī uz māsīcām un cilvēkiem, saprotu, ka viņiem tā skolas dzīve ir nedaudz savādāk. Jo, kad es gāju 49. es atceros, ka mums vajadzēja vākt pucītes. Un, labi, es teiktu, ka pirmā klasē bija tāda iepazīšanās klase. Man palika jautri. 2., 3., jo tas ir tas brīdis, kad tu jau tur ar, ui, man tas patīk, tās puisis, jā, tur meitenes ņirdzat. Un tad tev liekas, ka ir tāda lielā dzīve, bet tad tie gadi paiet. Tu saproti, oh my God, kas tas bija 2. klasē. Un, bet es tiešām izbaudīju, jo es sapratu to, ka es vēl to uztvēru ne tik nopietni. Un tad vienkārši pienāk tas brīdis, kad tev ir jāsāk domāt par to, kā tu mācies, kā tu sevi prezentē. Bet es teiktu, ka tās pirmās 3 klases bija tāds vienkārši jautrs. Jā. Reizēķina mācīšanos. Apkopojot visu šo podkāstu, mēs varam pateikt, ka mēs esam ļoti pateicīgi skolai un visiem cilvēkiem, kas mums palīdzējuši. Jā. Mēs esam ļoti priecīgi par šo pulciņu, pateicīgi, ka skolā vispār tāds eksistē, jo ne visās skolās ir tādas iespējas. Tas, ko es laikam gribu pateikt, ir liels paldies. Paldies skolotājiem, paldies Džekiem, kas palīdzēja, paldies meitenēm, visiem. Paldies skatītājiem par to, ka skatījās mūs. Galvenokārt. Un, par to, ka nerakstījāt heitu komentārus. Jā. Un paldies arī visiem tiem, kas tiešām mūs atbalstīja. Tiešām, kas no sirds, no kuriem mēs izjutām atbalstu un jā, ka mēs vēlamies turpināt šo. Man liekas, tas bija ļoti noderīgi, tas, ka tu jūti. Paldies arī cilvēkiem, kuri atbalsta. Piekrita piedalīties šajos visos noteikti šajā avangatūrā. Tiekamies, mēs ne, bet tiekamies ar nākamajiem vadītājiem nākamajā septembrī. Man vispār ļoti interesē, kas būs nākamajā gadā, tāpēc varbūt mēs vēl tiksimies. Visu. Tāpēc, tiekamies izlaidumā.